Esi kādreiz domājis, no kurienes taviem draugiem parādās nauda? Tā, kas viņš skaitās? Freelanceris, ja? Brīvmākslinieks. OnlyFans, kā izrādās, tas nav saits, kurā pārdod ventilators. Radusies 2016. gadā, OnlyFans aizsākās kā platforma, kurā lietotāji var abonēt jebkura cilvēka vai slavenības radītu saturu par fiksētu mēneša maksu. Līdzīgi kā platforma Patreon, tā dod iespēju monetizēt savus talantus dažādās disciplīnās, piemēram, mūzikā, fitnesā, kulinārijā vai citur. Tajā ikdienu piereģistrējas 500,000 jaunu lietotāju, lai baudītu ekskluzīvu tikai abonentiem pieejamu saturu. Satura baudītājus savukārt izklaidē aptuveni 2,1 miljonus autoru, un no tiem vairāk nekā 300 satura veidotāji gadā pelna pāri $1 miljonam. Ideja laba, taču pasaulē ātri vien saprata – sekss pārdod. Un nu jau OnlyFans kā vārds ir kļuvis par sinonīmu viegli erotiskam vai klai pornogrāfiskam amatieru radītam saturam. Tā teikt, porno mājas galmē. Just like your mommy used to make. Runājam. Seksuāla rakstura profesijas nav nekas jauns, un par spīti tam, ka tā ir tautā zinām kā senākā profesija, to apvij ļoti daudz aizspriedumu un tabū. Prostitūtas un kurtizānes, eskorta puišu un meitenes pie šādas nodarbošanās bieži vien nonāk spiedošu apstākļu dēļ un izpelnas nosodījumu. Turpretī pakalpojumu saņēmēji tiek nicināti reti vai nekad. Bet, ja citur pelnīšana ar savu ķermeni ir sabiedrības un socioekonomiskās sistēmas produkts, tad OnlyFans ir izvēle. Brīvība pelnīt ar savu ķermeni. I absolutely love it and I'm really good at it. How would you feel when you want to have kids yourself? They can cry in a Ferrari. Uz feminismu un 21. gadsimta seksuālās revolūcijas fona OnlyFans, lai cik kontroversiāli, var kļūt par iespēju pieņemt savu seksualitāti un kapitalizēt tās spēku. Bet vai tiešām tā ir izvēle, ko motivē vien feminismu ideālu un vēlmu sev apliecināt? Kapitālisma ēnas puses ir spiedošā konkurence, finanšu stress un neaizsniedzami dzīves standarti, kurus uzbur Instagram un reklāmas. Visi grib iepirkties, skaisti izskatīties, pārvērties uz baliju un laiskoties pludmalē, bet cik daudz to reāli sasniedz? Un, kad kārtējais īres un komunālo rēķins pieaug, pārdot seksīgas pēdu bildes internetā, kādam tiešām var izklausīties kā glābiņš. Ka-ching, right? Taču jāatceras, ka zvērīgās konkurences apstākļos vidējais OnlyFans satura radītājs savāc aptuveni 21 sekotāju un saņem $180 mēnesī. Pastāv arī nopietnas bāžas par privātumu. OnlyFans pornogrāfiskais saturs ikdienu tiek nopludināts tādās vietnēs kā Twitter un Reddit, un tāpēc šo ekskluzīvo saturu tāpat redz vairāk acu kā iepriekš domāts vai paredzēts. Pie tām aizspriedumi un agresija pret seksa profesiju pārstāvjiem ir nemazāk dzīvi kā senāk, un to dēļ daži satura veidotāji ir saskārušies ar kiberhuligānismu, mobbingu un pat vajāšanu. Why the f do people watch this? Filthy. Jā, varam teikt, ka OnlyFans ir revolucionējis seksa profesijas. Tas tās ir izcēlis no tumšām vārtrūmēm un aizdomīgiem bāriem. Tas grauj aizspriedumus. Vai varbūt tieši tos pastiprina? Tas dod autonomiju un brīvību, bet par kādu cenu? Ar ko maksā tas, kurš šo nodarbu izvēlas? Runājam! Šodienas sarunā piedalās influenceru un TV personība Jāna Bruka, kas publicē erotisku saturu vietnē OnlyFans. Un arī seksa apskatniece Dzintra Ozolniece, kas savu Instagram un kontā apkopo anonīmas atbildes uz pikantiem jautājumiem, arī Dzintrai ir OnlyFans. Mēs sāksim ar tevi, Jāna. Tu esi pazīstama kā sociālo tīklu satura veidotāja. Mēs esam redzējuši tevi TV raidījumos, kas sasniedz plašu auditoriju. Kas ir tas, kas pamudināja iet soli tālāk un sākt ar saturu dalīties arī OnlyFans? Jā, kāpēc OnlyFans, bet man liekas, es sāku, teiksim, savu karjeru, influenceru karjeru 5 gadus vai 6 gadus atpakaļ, un man liekas, ka 5 gadus atpakaļ Instagramā man bija jau OnlyFans, jo tagad katru dienu visādi Instagram noteikumi, viņi tur algoritmi mainas, un es nevaru Instagram platformā dalīties ar tādu kontentu, teiksim, nevis erotisku, pikantu ar saviem
sekotāji, un es saprotu, parādīs tāda platforma, kur tu vari dalīties un radīt savu mākslu un arī nopelnīt, kāpēc nē. Dēļ Instagrama, tāpēc, jo man tik daudz bija to blokēt bildes, un es sapratu, ka man nav varianti. Vai tas bija, es izvēlējos starp Telegramā, tu arī vari veidot kanālus tur Telegram platformā vai OnlyFans, bet OnlyFans labāk. Un, Zintra, kā ar sevi? Tu galvenokārt darbojies Instagram, tu esi iegūsi atsaucību un runājas par tematiem, kurus daļa sabiedrības uzskata par tabū tematiem, un es apkopoju arī iesūtītās atbildes, kādēļ tu esi izvēlējusies būt OnlyFans un kā tas papildina tavu saturu. Tas sākumā bija man kā joks. Tīri apstīties, kas tas ir, un pelēties tur. Bet es viņu izmantoju tagad vairākos nolūkos. Ja kāds grib man uzdot privāts jautājumus vai tādu jau kā konsultāciju saņemt no manis, tad es pārvirzu uz OnlyFans. Jo ļoti daudz cilvēku grib ar mani sarakstīties, bet tas prasa laiku, tāpēc es pārvirzu uz OnlyFans, ja tiešām grib ar mani sarakstīties. Un tad es arī kādus garākus tekstus tur uzrakstu, kādus ieteikumus. Tur ir arī bildes. Viņas man nav kailbildes, bet drīzāk arī kā Janai kaut kādas tādas pikantākas, kuras es arī, viņas varu likt arī Instagramā, bet tad es to ielieku OnlyFans. Un arī Instagram tu nezini, vai kāds nepasūdzēsies un nenoraus podā pilnībā visu tavu kontu saturu. Jā. Abām no jums, kā jau jūs pašas arī tagad raksturojot savus darbību OnlyFans, abām no jums saturs nepārkāp zināmas robežas. Vai jūs varat pastāstīt mums visiem citiem, kāds ir šī satura pieprasījums? Satura pieprasījums ir liels, un arī katrai sievietei šīs robežas ir citādākas. Man ir robeža neatkailināta krūtis un ķermeni kā tādu. Citām atkal ir robeža atkailināt krūtis, neatkailināt zemjostas vietas. Tā kā tas ir individuāli. Tā. Man liekas, kas man tur ir OnlyFans, es tagad... Par krūti. Es atkailināju krūti, bet es nerādu, tur nav pornogrāfija, nekāds dzemdību organus, es nerādu, tikai tur apakšvēles, pelkostīmi, kādas seksīgas outfitini, kaut ko tādu. Tur, visi meklē, protams, pornogrāfiju, bet tur nav. Bet es uzreiz teicu, ja jūs gribētu, nebūs. Jūs varat necensties abonēt. Jā, un jūs varat piedāvāt man daudz naudas, bet es pagaidām varbūt pienāks tas laiks, kad man būs, noskaņā vai kaut kas tur būs mana dzīve, un es padomāšu, varbūt sākt savu karjeru porno, bet pagaidām man nevajag. Kas jūs mudina ievērot šādu robežu? Kas ir iemesls tam, ka jums tomēr ir savi kaut kādi tādi, to es nedarīšu, tāds mans saturs neskatīsies? Man ļoti daudz jautā par masturbēšanas video, bet tad, kāpēc es nepārkāpu savas robežas, tas ir tas, ka es zinu, ka to saturu, ko ieliek internetā, kāds tur roku uz pulsa uz manām kailbildēm, un tās uzreiz tā kā saglabā. Un tad nopludina. Es vienkārši zinu, kas notiek aiz tā visa OnlyFans stāsta, jo pat, ja OnlyFans nedrīkst taisīt screenshotus, kas it kā ir ar domu nenopludināt saturu. Tik un tā ir pat programmas, kur tiek cauri tiem profiliem nesamaksājot, un visu vienkārši var uzreiz ļoti viegli dabūt. Un tajā brīdī, ja es izdomāju, ka es vairāk negribu OnlyFans, tad pat, ja es izdzēšu savu profilu, tik un tā tās bildes kaut kur klīs Telegram čatos, viņas var nopirkt no citiem cilvēkiem, kas viņas kolekcionē. Ar to ir jārēķinās, jo vai es eju iekšā ālīnā un taisu pornogrāfisku saturu vai erotisku saturu ar kailu bildēm kā tādām, vai tad es kaut ko tur nedaudz pakautrējos, es labāk tad pakautrējos. Jā, man arī bailes, kad es saprotu OnlyFans. Manai draudzenei bija, kur ir OnlyFans problēma, kā ir te čāti, kur tu vari nopirkt, ne jau par maziņiem naudiņiem, ļoti lētu visu to kontentu, un es saprotu, ka es neesmu gatava atkalināt visu, jo
Jā, par to Tas ir mēs... internets, tu nevar neko izdarīt. Jā, no interneta, kas arī nepazūd. Rakstīt tur OnlyFansam, menedžeram, nav iegta. Viņam tā kā, mēs nevaram neko izdarīt. Jā, par to mēs noteikti arī turpinājumā parunāsim, jo Dzintra ir zināšanas un arī tev ir pieredze. Bet vai jūs zināt, kas ir jūsu vidējais sekotājs? Vai jūs esat iepazinuši savus sekotājus? Man žēl, ka man nav meitenes. Tas ir jautājums. Un nezinu, kāpēc. Vidējais, no 35 līdz 50 gadiem tāds vecums. Možda, ka viņi ir, bet viņi neraksta, ka viņi ir tā kā es esmu sieviete vai meitene. Diemžēl, es nezinu, kāpēc. Bet man gribas, lai viņi raksta man arī. Mana teorija ir tāda, ka tie ir incel vīrieši, tie ir vīrieši, kuriem piespiedu kārtā ir celibāts. Bet pārstāvā tās ir 3 kategorijas. Tie ir jauni vīrieši, kas grib vizuālo stimulu, lai pašapmierinātos. Tad ir precēti vīrieši, kuriem ar sievu seksuālā dzīve ir nedaudz tāda pazudusi, un tad viņš šo te azartu ķer OnlyFans. Citiem arī tas ir fetišs. Es tev došu naudu, un tu man dari to, ko es tev tā kā lieku. Jo mani klienti ir, klienti jau nav klienti, bet man ir teikuši tur, es tev atsūtīšu tur apakšveļu vai nostājies tā, un tad es tev par to samaksāšu. Un vēl tad ir cilvēki, jā, kuri ir vientuļi pa dzīvi, viņi nemāk varbūt izveidot attiecības dzīvē, tad viņi to veido internetā. Tu esi kā fantāzija vienkārši tagad. Un savā ziņā uzticības persona, kam izkratīt sirdi, var veidoties piesaiste, ka tas cilvēks var iemīlēties tevī. Bet ar mani tas vēl tā nav noticis, man nav bijis tāda pieredze. Tas skati uz mani, man arī nebija tā. Skaidījām. Nē, nebija tā. Labi, krūtsgali. Pirms pāris mēnešiem Instagram noņēma liegumu publicēt bildes ar sieviešu krūtsgaliem, un Frīda Nipula, jeb atbrīvo krūtsgalu kustība, triumfēja un bija to panākusi. Vai jums rūp tas, ka Instagram beidzot to izdarīja, vai tas jums tā kā kaut ko nozīmē jūsu saturā? Kā beidzot var likt bez kā var parādīties krūtsgals? Arī sievietei. Man ir divi viedokļi par šo. Laikam jāsāk ar to pozitīvo, ka jāsaprot, ka kailbildes, tām ir vairāk nolūki, ir tādi, ka var, tās ir mākslas bildes. Tad ir bildes, kur cilvēks ir vienkārši dabā, šī nudistu kultūra, tad es arī esmu par to. Bet ir tad nianse, ka, ja meitenei ir viss tas Instagram profils ar bildēm, tādām erotiskām bildēm, ja viņi nav OnlyFans satura, tā kā šī pārstāve, tad tas var liecināt par ļoti zemu pašapziņu sievietei, un tur gan tad man liekas, ka, tas var liecināt par zemu pašapziņu, un otrs vēl ir tas, kā vīrieši to reaģē. Jo es domāju, ka vai Latvija ir gatava tam, es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības jā, bet tas daļai vīrieši varētu rasties jautājums, ka viņi tad uzreiz ir viegli pieejami, vai sieviete sevi pataisa par produktu seksa pakalpojumu. Lai gan viņi to nedara, bet tāds priekšstats var rasties. Jā, es piekrītu, tā kā Latvija un mūsu sabiedrība nesagatava, un viņa, pēc mentalitātes, nezinu, bet es par sievietēm, es par brīvību, jo tu gribi, tad dari visu, ko tu gribi. Pēc krustverim vienalga, domāt par to, kā vīriete reaģē uz to, Es domāju, tas ir liela problēma. Tiešām sievietēm visu vēsturi. Mēs visu laiku domājam, kāpēc. Mums ir tāda mentalitāte. Es saprotu, es arī dzīvoju Latvijā, man tik daudz bija heitu un visāds, tādu negatīvu es saņēmu no savām bildēm, bez krušteriem, ar krušteriem. Es jau tik daudz bija, un es nevaru saprast, es to gribu darīt. Un kāpēc man jādomā par vīrietiem, par sievietēm, kuram ir kompleksi? Es esmu brīva.
Es dzīvoju brīvu Latviju, un mums ir tāda mentalitātes problēmas, bet, vajag kaut ko mainīt, sākt ar sevi. Es pār. Daloties sociālos tīklos un arī OnlyFans, visticamāk jums ir gadījies, ka, kā jau arī tu minēji, ka cilvēkiem ir reakcija un tā mēdz būt negatīva, un parasti mēs šo negatīvo reakciju dzirdam visizteiktāk. Kas ir tāds, varbūt, viens no gadījumiem, ko jūs izcelt kā piemēru? Rodas uzreiz priekšstats, ka es nāku no varbūt kaut kāda zemākā sabiedrības slāņa, un man nav nekādas gudras domas aiz tām actiņām. Tas ir viens. Otrs ir jārēķinās ar pazemojumu, jo ir šī vīriešu grupa, kas kolekcionē šīs bildes. Tad tajos Telegram čatos tas narratīvs par šīm meitenēm, kurām ir OnlyFans, ir tāds, ka viņas ir palaistuvas, viņas ir vieglas uzdības meitenes, un viņām ir zīmogs uz pieras, un to automātiski uzreiz uzliek, kad ir OnlyFans. Man nepatīk par sevi. Es dzirdēju visu sliktas lietas, kas tu vari izdomāt, un tu zini, un vārdus par sevi. Es dzirdu, bet es dzirdu ar pirms OnlyFans par sevi. Komentārus Delfus tu vari paskatīt, tur būs viss, kas tu negribi dzirdēt. Bet vissliktāk, un kas man nepatīk, kad runā par manu ģimeni, par manu ģimenes locekļus, vai tu esi tādā, teiksim, sliktā. Man liekas, ka tādai meitenei nav normāls radnieks, nav māte vai nav tēti, jo paskatiet, kāda viņa ir uzvedībā un te bildes, kad cilvēki raksta. Jūs varat rakstīt par mani, nevarat, bet ok, bet par mani ģimeni, par mani ģimenes locekļiem, man ļoti nepatīk. Es domāju, ka jāmaina tikai paša attieksme uz to, jo es gribētu redzēt, kā iztaistie cilvēki, kas ir naidpilni. Un es domāju, ka, ja viņi sarindot, viņiem būtu tas vizuālais narratīvs tāds, ka viņi ir ļoti nelaimīgi. Labi arī kā vizuālais izskats varbūt nav tas noteicojušais, kurš raksta varbūt negatīvu to viedokli, bet ar to ir jārēķinās. Es arī esmu TikTokā, un tur tie komentāri ir pērles. Naidpilni pērles. Es uz to tā skatos. Kā jau ir ierasts, negatīvo komentāru parasti ir vairāk nekā pozitīvo. Kaut gan pozitīvas domas visticamāk cilvēkiem arī ir. Kā jūs tiekat galā ar to? Kā jūs šīs negācijas pasomjat tomēr malā un turpināt darīt to, ko jūs gribat darīt? Man liekas, man jau ir imunitāte. Man smieklīgi, tas ir smieklīgi. Tas ir jautri, jā. Tu lasi un tu domā, ak, Dievs, kā tu to izdomāji? Kāpēc tu nezini mani, es nepazīstu cilvēks tev, un tu tā izdomāji? Man liekas, man ir imunitāte. Man patīk arī pākstīties un atbildēt kaut ko radošu pretī. Un, jā. Jo es domāju, ka ja ar to cilvēku dzīvē būtu saruna, es domāju, ka viņš acīs man nepateiktu to. Ja viņš man pateiktu, man būtu lielāka cieņa pret viņu. Jā. Jā, starp citu, vai dzīvē kāds kādreiz ir atļāvies jums kaut ko pateikt par to? Man bija tikai tie kavalieri, kuri viņi skata uz tevi, viņi saprot, ka tu esi ļoti skaista un spilgta tāda personība tev ir, un viņi gribas tādu meitini sev. Bet, kad sāks sarunas par to, ka tu zini, ka man ir OnlyFans, es nelieku tur pornogrāfiju, bet tur ir, teiksim, erotisks saturs. Un no sākuma viņi, jā, tas nav slikti, bet, kad viņi grib nopietnas attiecības, sākas visādas muļķības, tu to nevajag. Normāliem meitenam nekāda OnlyFans profili nav. Tikai ar, lai mēs runāsim par attiecībām. Tā, nezinu. Es Instagramā runāju vairāk par seksualitāti nekā publicēju bildes. OnlyFans, tad es parunāšu par to pusi.
man ir bijis tā, ka Rīgā pienāk pie manis cilvēki un pasaka, paldies, ko tu dari. Tas ir uzlabojis manu dzīves kvalitāti seksuālo, bet es esmu bijusi arī tādā kompānijā, kur nāk un man cilvēki acīs saka, Dzindra, tas, ko tu dari, ir, es nesaprotu, kāpēc tu to dari, tu cel tā kā netikumīgu, tu, to tādu nostāju. Veicina netikumīgu dzīvesveidu. Jā, veicina, jā. Daži apgalvo, ka, piemēram, tādas platformas kā Instagram vai OnlyFans kaut kādu ietekmi no šīm platformām var motivēt cilvēkus reprezentēt sevi vairāk seksuālā tēlā un veidā, kas atbilst uz skaistuma standartiem. Bija tas vecais labais, kas laikam šeit tagad jau sāk mainīties, ka ir šis trenētais dibens sievietēm un ka cilvēki publicē vairāk šādas bildes, kas tieši, varbūt demonstrē šo ķermeņa daļu. Vai jūs jebkad esat izjutuši spiedienu, ka veidojot saturu jums ir jāizskatās kaut kā konkrēti? Atbilstot kaut kādiem tā brīža modes kliedzieniem vai standartiem? Es personīgi nē, bet cirēs varbūt man ir tā doma, ka žēl, ka man nav komanda, kas mani fotografētu. Tur varbūt tas mans komplekss iestājās. Nē, protams, tie skaistuma standarti un Instagrams ir, man liekas, viņš ir, nav vainīgs, bet tur ir tā kā tu skati un tu domā, ka visi ir tādi skaisti, viņš trenēti un visām ideāli perfekti ķermenis. Un, nezinu, te Kim Kardashian ģimene, tu skaties uz viņu, domā, ak, Dievs, viņi ir reāli cilvēki vai nē. Bet no vienas puses tu vari skatīt uz tiem cilvēkiem un domāt, jā, man nav tāds dibens vai krūtis, tam lūpas, un, nezinu, paliek, te paliek slikti, bet no otrai puses tu vari motivēt sevi, vienkārši skatīt, tur ir daudz cilvēku, kurš sporto. Ļoti daudz, te ir ļoti krūti. Man visi reels un viss ļoti daudz postus par sportu, un tas man motivē. Bet ir viens mīnus, tas varbūt ir sakarā ar porno industriju. Tagad meitenes, viņām sākas parādīties kompleksi par dzimumu orgānu izskatu, un 12-gadīgas meitenes iet pie ginekologiem lūgt dzimumu orgānu lūpu samazināšanu. Un tur gan ir tā kā problēma, jo es tikai nesaprotu tās mammas, kā var atļaut darīt. Ne? Jā, jo viņi tā kā, es vienkārši esmu dzirdējis narratīvu, ka... Varbūt viņam arī bija tāds kompleks, un viņi tā kā, es saprotu, tev meita, vai izdarīs. Jā, jo pornogrāfijā tas viss ir, tur jau ir bijušas operācijas vai digitāli uzlaboto vizuālo skatu, un tad liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar mani. Reizēm tomēr nāks skatīties šiem riskiem, ko mēs ieskicējām jau raidījuma sākumā. No vienas puses tas iedrošina cilvēkus izpaust savu seksualitāti un izmantot to, ka ir šī brīvība, bet kas, jūsuprāt, varētu būt tas cilvēka tips, kuram nekādā gadījumā nevajadzētu sākt veidot šādu saturu? Pavalkoties, teiksim, līdzi tam, ka tur var nopelnīt, tur ir auditorija, tur ir cilvēki un viss pārējais. Es teiktu, ka tas ir cilvēks, kurš skaidri zina, ka viņš pavalkās uz kaut kādām tendencēm un ātri, viņam ik pa periodiem ir kaut kādas, nezinu, tur stila maiņas vai interešu maiņas vai, kaut kas tāds, jo, tu vari iegriezt savai nākotnes tā kā personai. Tas ir viens, un otrs, ja ir tāda klusa, nepārliecināta persona, jo tas glābiņš, pat ja pagātnē kaut kas ir izdarīts, tad tas glābiņš no tās, piemēram, kā bija tas vārds, šantažēšanas, jā. Ir jābūt tādai nostājai, kad ej vienkārši atšķiries no manis, tā kā tu neko man nevar izdarīt, un tas, ko es izdarīju, tas bija, man patika, tā bija izklaide, daļa no izklaides, un tas bija mans periods, ko es neko nenožēloju. Jo to ļoti viegli var ievainot ar to. Tā, ka citreiz pat es zinu, ka ir meitenes, kas ir gribējuši taisīt pašnāvību, vai arī tas ietekmē ļoti būtiski seksuālo dzīvi, grūtāk izveidot attiecības ir. Tā, vēl jau, ko es gribētu piebilst, laikam jau ģimenes un draugu
attieksmi šajā jautājumā. Jo var gadīties to, ka vecāki nemaz nezina, ka, piemēram, meita to ir darījusi vai draugi to nav zinājuši. Un tagad, nezinu, var gadīties, ka kaut kāds kailbildes no pagātnes izsūta pa skolu vai par radiniekiem. Un, jāņem vērā, ka īsti draugi un tuvinieki neatteiksies no tā. Un tas ir sīkums. Kailbildes nekad nav iemesls tam, lai kādu, piemēram, nepieņemtu darbā vai arguments, lai izjaukt kaut kādas draudzības. Tas nav kaut kas tāds. Vienkārši izveida OnlyFans sev, un tu saproties par savu draugu visu un par pazīstamu cilvēku, kura vispār par sabiedrību apkārt. Tu vari vienkārši mainīt savu viedokli par viņu, un tu uzveidu, un tu saproties, kurš ir draugs, kurš tur var atbalstīt, saprast, kāpēc tu to izdarīji, un kur ir tie cilvēki, kur uzreiz būs tāda negatīva reakcija, un tu saproties, varbūt nevajag vispār viņam komunicēt. Jā. Ja viņi to sting, tu esi slikta. Tā. Okay. Tas ir parāda kaut ko par kaut kādām arī vērtībām. Vai jūs, prāt, mēs varam modelēt nākotni, kurā cilvēkiem būs viena alga par to, ka kādam pagātnē ir kailfoto bijis, vai varbūt ir joprojām kaut kur publicēts, viņš cenšas ieņemt kādu amatu, un tas vairs neko nenozīmē? Es domāju, ka jā, un man liekas, ka nākotne arī virzās uz to, ka mēs esam par cilvēka brīvību. Un es domāju, ka šī seksuālā industrija ir virziens, kā būt brīvam. Es nezinu, ka seksuāla revolūcija bija, bet man liekas, mēs tikai tuvojamies tai reāli seksuāla revolūcija. Man interesē tas, kā cilvēks var tev pasargāt. Mēs runājām par to, ka šīs bildes izplatās fórumos, viņas izplatās WhatsApp, viņas izplatās Telegram, kāds vēl par to ir gatavs maksāt naudu un tam līdzīgi. Kā sev pasargāt? Man tas arī interesē. Jā, vai Latvijā vispār ir iespējams sev pasargāt, ja tev nāk un tevi šantažē? To var risināt caur policiju, un ir panti, kas par bildes nopludināšanu bez tās personas autora piekrišanas ir krimināli nosodāms, bet praksē Latvijā tas, man liekas, ir citādāk. Es nezinu, vai kāds grib ņemties šādiem gadījumiem, ja tas nav aizkāras fiziski cilvēku, sievieti vai vīrieti. Es, protams, gribētu cerēt, ka tas tiek risināts gadījumā, ja runa ir par nepilngadīgajiem, kur arī mēdz izplīties šāds saturs. Ka tas tur tomēr ir kaut kāda. Jā, es esmu vērotāja vienā čatā, un tur sāka nopludināt nepilngadīgu meiteņu kailfoto, un tad tur kāds pabrīdināja, hei, šitā labāk nedaram, tev var iesūdzēt. Varbūt problēmas. Kā, piemēram, vecāks var runāt ar savu pusaudzi par to, lai viņš tomēr nepavilktos līdz tam, lai viņš nevis ne tikai neveidotu šādu saturu, pirms viņš ir pilngadīgs, bet lai viņš arī to neizplatītu? Vai vecāki vispār kaut ko var darīt, vai vienkārši? Es domāju, ka tikai runājot, bet tad, lai runātu par to, ka nenopludini savas bildes internetā, par drošību internetā, tad, man liekas, ir jābūt arī tādam, tas jaunietis ir jāizsilda šīm seksuālām sarunām, kur droši vien runā par kontracepciju, runā par robežām. Tā nav viena vakara saruna, tas iespējams ir 2 mēnešu tāds iesildīšanās process tam. Es nezinu, skolā tagad runā par tādiem tēmām. Skolā veselības mācību viena reize par kontracepciju, bet tas bija uz 1 stundu viņi parādīja prezervatīvu. Un viss. Jā, tas bija ļoti, agrāk tas bija ļoti ātri, tas bija tā kā, šis ir tas. Un viņam arī bija kauns to radīt, tam, vecam savu. Un kā tu izmantot, kā pateikt, jā, nē, tu par, uz sarunu pīrsta seksa un par to izsludināti arī nerunā. Mums saprātīgām pieaugušām būtnēm ir jārunā ar savām māsīcām, brālēniem, draudzeņu bērniem, vienalga vai ir tētis vai mamma, vai kas ir jārunā par šām seksualitātes lietām, jo man vēl nesen uzrakstīja to, vai beidzot meitene paliks stāvoklī 16 gadu džekam. Jārēķinās vēl laikam ar to, ka vienā brīdī var būt tāda situācija, ka mēs vairs tā negribam darīt.
Tāpēc ir jārēķinās ar kādu saturu tu lietas. Un, ja tā bilde noplūst, tad lai nav kauns par to bildi. Tas ir viens. Un otrs, seksuālā, tas pieprasījums ar katru gadu aug un ar mākslīgo intelektu. Un arī ir vēl tāds fenomens, ka cilvēkiem ir grūtāk izveidot attiecības. Un tad es domāju, ka OnlyFans būs viena no tām piesaistes veidiem, kā šo attiecību veidot internetā. Kas viņam ir jāizsver, pirms viņš liek savu pirmo bildi? Katram ir savu personību tipāžu. Neticēt cilvēkiem, kas saka, man var uzticēties. Es bildes nenopludinu, es saprotu, ka tas ir slikti, bet tu man vari uzticēties. Vai atsūti man WhatsApp vai kaut kur super privāties, tas arī neticēt tam cilvēkam, kur tā dari. Ne caur OnlyFans es atsūtīšu tev, bet tikai dot man savu telefonu numuru, es tev atsūtīšu, bet to tad nevajag darīt. Paldies jums abām par šo sarunu un paldies par ieskatu jūsu dažādajās pieredzēs un jūsu zināšanās un arī izpratnēs. Tas, ko savalkot kopā mēs varam teikt, ir tas, ka cilvēkiem, kas ir gan drosmīgi un cilvēkiem, kas apzinās riskus un arī iespējamās sekas, OnlyFans ir iespēja pašiem izpaust savu seksualitāti un savu brīvību. Un tāpat arī varam domāt, ka OnlyFans mēdz un var sniegt cilvēkam finanšu brīvību un autonomiju seksualizēt savu ķermeni pēc saviem noteikumiem. No otras puses varam secināt, ka arī šāds saturs tiek regulāri nopludināts un nav iespējams izkontrolēt, kas to redz, kurš par to maksā, kurš to sūta tālāk un cik daudz un cik tālu šis saturs var aiziet.